Un tā man arī blakus ir viens cilvēks, kas ar motosportu nodarbojās. Nu, izskatās jau pēc cepures un pēc arī izskata, ka tas ir viens no dulējiem motokrosistiem. Tā stāsti, kā tevi savs un ko tu dari? Es Ivo Savičs nodarbojos ar motosportu. Ar motosportu? Ko konkrēti? Motocross. Motocross, jā? Tikai un vienīgi. Un kur tu esi braucis un kur tu brauksi? Brauc un brauc. Jā, pastāst man tuvāk interesē tavu nākamā sezonu, tavu plāni. Plāni vēl projektā. Pagājušā sezona brauc tikai superkausu. Uz nākšā gadu vēl domāju, stingri domāju, varētu būt Latvijas čempionāts. Ivo Savičs. Esmu dzirdējis, arī, ka tu esi kaut kur braucis kāds 4 riteņiem un kaut kur piedalījies vajag sen apakaļ. Pastāst mums labāk pa tiem laikiem vēl. Nu, jā, bija daudz. 97. gadā sāk braukt autokrosu. Bija labi. Jā. Panākumi Baltijas jūras valsts čempionātā 3. Piedestāli, jā? Protams. Nu, rallijā es braucu, tur raibi, visādi. Arī vienu sezonu 3. esmu bijis. Jā. Nu, vienkārši finanses. Dārgs sports un... Mums te bija Jānis Petersons, un viņš stāstīja, teiksim tā, 2 riteņiem bišķiet lētāk braukt. Tad tu arī tā esi izdomājis, ka no tiem 4 tā kā nē, un pāriet uz tiem 2, vai tieši atkal patīkās tev? Tas ir tā, nu, 4, 2, kā to ņem, jā, ir ar 4 riteņiem brauc 2 cilvēki, sadalot proporcionāli sanāk tas pats, bet ir viens, ja grib cīnīties pa medaļām un rezultātu, jā, tad tas ir viss ķīmijas, visas darbības ir un būvēšanas un tas ļoti sadārdzina visu šito, jā. Un tikko ievieš jaunu klasu sportu, teiksim, ir kaut kādas tā kā mini rallijas un tāds, kur bija standarta mašīnas un tā tālāk, tas aiziet vienalga galējībās tādās, ka tur ir būvē un ņemās un darās un tie, kam naudas nav, tie tuvāk pa 6. 7. vietu nevar iebraukt. Un tā, un uz nākamo gadu, nākamo sezonu. Es dzirdēju vēl, kad tu esi braucis ziemā kaut kādus skivringus. Esi braucis? Jā, protams. Es slēpotājs esmu bijis, braucējs esmu bijis. Izmēģināts ir viss. Tad tu zini, kā sēdēt pie ragiem un kā turēties aiz striķa, jā? Jā, paņēmu slēpotāju Arvi Dunkuli, jā. Labs slēpotājs, izaudzināju. Un es domāju, ka viņam bija viegli no tā, ka es esmu pats slēpojis. Un zināju trajektorijas, kā jābrauc. Tad jau arī dabūja labas panākums, ne? Jā, bija normāli. Bijām top 5 braucēji tajā laikā. Mēģināsim šogad atkal. Tad tu jau sāksi jau šo sezonu jau ziemā jau, ja? Es domāju, ka pēc mēneša viss ies vaļā. Nu, mēs tev arī no 3B motosporta tīma novēlam visu to labāko, lai tev veicās viss, lai būtu panākumi. Un atgādinām to, ka Ivo Savičs arī no X Dobeles. Jānis Petersons jau pirmītās mums stāstīja pa X Dobeli, pa aktīvās atpūtas sporta klubu, teiksim tā. Un Ivo ir viens no tiem. Paldies, Ivo, un novēlam tev visu labāko. Paldies!